Cienījamās dāmas, godātie kungi. Esiet sveicināti šajā jaukajā 8. augusta pēcpusdienā. Es jūs aicinu atgriezties tādā pagātnē. Iedomāsimies tie, kam mana gada gājuma, vēl drusciņi vērtāki, varēs atcerēties. Iedomāsimies, ka esam 1942. gadā, 8. augustā, Nidā, ir pats pusdienas laiks, kāda mamma laiž pasaulē vien puišeni. Tas puišelis šodien sēž mums priekšā, 3/4 gadsimts nodzīvojis. Šobrīd varētu būt arī, ka viņam ir tikai 4 stundas. Bet tas ir 75 gadi un 4 stundas. Bērns viņš ir. Un tad, lai mēs viņu godinātu, varbūt, ka mēs varam vienoties. Jūs esat liela dziedātāja tauta. Drīz ir dziesmu svētki, bet ar kopējai dziesmai. Daudz baltu dieniņu. Daudz baltu dieniņu, lai viņa dodi, diženi, raženi, dzīvojoti. Diženi, raženi, dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu, lai viņa dodi, diženi, raženi, strādājoti. Diženi, raženi, strādājoti. Daudz zeltu dieniņu, lai viņa dodi, diženi, raženi, mīlējoti. Diženi, raženi, mīlējoti. Daudz zeltu dieniņu, lai viņa dodi, diženi, raženi, sadziedoti. Diženi, raženi, sadziedoti. Labi, tālāk neklājot. Jaunā zvejniecība mums sākā. Un tad mēs šodien Kravīrnieka dzimšanas dienā esam šeit kopā, nu, protams, lai viņi godinātu, bet pēti jau, kad tas tā gadās, bet šobrīd ir tāda reize, kā zvejnieks, Kravīrnieks kopā vienā personā sev un mums ir dāvinājis jau grāmatu, zveju grāmatu, 4. savā dzīvē. Kāds, kur ir drukāta un izjokā grāmata, arī daži zied un smaržo. Šobrīd, dāmas un kungi, apsveicēji būs pašā galā. Nu, ja kāds nevarēs izturēt vai dziedātāji, tas ir tā, bet mēs ar ilgu izmantosim savu dienestu stāvokli. Kas tiek teikt? Un tad es sakarā to pušķi vienu puķēm, tur es no jaunās grāmatas nolasīšu vienu dzejolību. Mežrozi un dācis. Vēl tu saldi meža rozes maržo, tad ziedi vēl saustaros kvēl.